sakopts mežs droši vien ir tāds ļoti personīgs priekš manis jautājums, jo līdz mūsu mežam, līdz tam, kāds viņš ir šobrīd, un arī kādu es jau viņu redzu, katrs kā vecāks, arī kad mēs audzinām bērnu, mēs jau redzam gara acīm, kāds viņš būs. Un līdzīgi es sajūtos par mūsu īpašumu, par mūsu mežu. Es vairs neredzu tikai varbūt eglītes, kuras ir man līdz viduklim, vai melnalksni, kurš jau sniedzas man pāri galvai, vai varbūt priedīti, pie kuras vēl jānotupjas. Es jau redzu, kā viņi ir koki, ar kuriem es varu iet un kuri šalts. Un, manuprāt, sakopts mežs ir tāds, kuru tu pazīsti, kurā tu arī jūties labi, jūties komfortabli. Tas nav, varbūt, bieži vien mēs dzīvodami ļoti tādā komfortablā vidē, pilsētā vai mazpilsētā. Esam mazliet tādi bailīgi, kad mēs ejam mežā, kā tur būs kukaiņi, zvēri, koki vai neapmaldīšos. Bet sakopts mežs priekš manis, tieši manā īpašumā ir tāds mežs, kuru es pazīstu un kurā es zinu katru taku, katru vietu, zinu, kur gailenes paņemts, kur bekas aug, kur iet avenēs, kur iet zemenēs. Un arī ar prieku, kuris var ievest citus. Kur ir ērti, jo, protams, tā sakoptā daba mūsdienās ir ar cilvēku pieskārienu. Tā vairs nav tikai pilnīgi un absolūti mežonīga. Un ja tā ir vieta, kuras var atvest, kuras var izstaigāties ar saviem draugiem, ar radiem, arī ar pilnīgi svešiem cilvēkiem un justies labi, tas priekš manis ir tas sakoptais mežs. Jebkurš īpašums vai jebkurš zemes gabals bez cilvēka ir tikai īpašums un zemes gabals. Līdzīgi kā tas varbūt ir ar graudiem vai ar sēklām mūsu kabatās, kamēr cilvēka roka vai cilvēka griba tur nepieskarās, tikmēr tas ir vienkārši tāds varbūt bez sejas, bez vārda, varbūt pat ļoti skaists. Un man lielākais lepnums ir tas, ka šis īpašums ir mūsu dzimtas, ka tas nav arī aiz manis stāv milzīga komanda, milzīga ģimene, kuri arī elpo un domā vienā ritmā, un katrs mēs kaut ko varbūt zinām citu un, protams, kaut ko citu, bet tā kombinācija ir tā, ka mums ir ar ko lepoties gan mežā, gan pļavā, gan arī mūsu sētā. Un tas ir tas mans lielākais lepnums, ka mēs varam kopā to darīt. Vienai pašai noteikti man tas nebūtu iespējams, un arī varbūt pat nebūtu vajadzīgs. Jā, par mežu apsaimniekošanu es atzīšos, ka diezgan lielu savas dzīves daļu es vispār nedomāju. Man tas nebija aktuāli, es par to vispār nebiju pat aizdomājusies, un tas vienkārši nebija manā darba kārtībā. Un droši vien, ja mēs ar jums būtu satikušies varbūt 10 gadus atpakaļ, tad es smietos, ja man kāds teiktu, ka es kaut ko par šo tagad zināšu un jau arī pratīšu. Bet neapsaimniekots vai nepietiekoši pieskatīts mežs bija tas, kas patiesībā mani pamodināja rīcībai brīdī, kad mēs sākām, kad es sāku dzīvot Cēsu pusē, un kad mēs sākām apjaust, kas tad ir patiesībā mums šeit, kas mums ir jādara. Un bebri bija paveikuši savus nedarbus, laiks bija paveicis savējos, un tā nebija tāda sajūta, ka redz, kur es varu aizstaigāt līdz tam īpašuma stūrim vai izdarīt kaut ko citu. Tas bija grūti tam bija grūti piekļūt, un tas nebija, vismaz man viņš nebija draudzīgs. Viņš man neteica, hei, super, forši, es tevi gaidu, viņš nenāca man pretīm. Un tad, ja mēs neapsaimniekojam, tad patiesībā mēs pat nezinām, kas mums pieder. Un tās lietas, kas mums pieder, viņas tajā gadījumā, viņas nevar mums kalpot, viņas ir mazvērtīgas. Tikai tad, ja es to pazīstu, tad, ja es zinu, kas tas ir un katru to stūrīti esmu izdomājusi, tad viņš patiesībā var man palīdzēt, un arī es varu palīdzēt tam mežam. Vispār mežu apsaimniekošana un tas, kāds darbs mežos tiek ielikts, ir pārsteigums droši vien daudziem, kuri ar to ikdienā nestrādā vai nenodarbojas. Un par to, cik milzīgs, līdzīgi kā mēdz teikt, kad, lai izaudzinātu bērnu, vajag veselu ciematu, tā arī, lai izaudzētu mežu, arī ir vajadzīgs vesels ciemats vai vesela komanda, kas ar to nodarbojas. Reizēm mēs ļoti viegliprātīgi, arī lai cik brīnišķīgi ir tradīcija Ziemassvētkos nozāģēt eglīti, bet mēs viegliprātīgi to daram, nedomājot, cik ilgi viņa auga, kā viņa tika varbūt apčubināta. Arī tad, ja mēs ejam mežā vai mēs nolaužam kādu zariņu vienkārši, es te pavicināšos, atgaiņāšu mušas, man ir aizvien vairāk par to jādomā, jo tie visi rūpju bērni, ko mēs saucam par Covid laika mežu, šobrīd sastādīto, viņi pārdzīvos mani.
viņi pārdzīvos varbūt arī manus bērnus. Nu, grūti pateikt, kā tas būs, bet tajā brīdī, kad es eju garām kokam, kuram es jau tagad apmēram saprotu, cik viņam ir gadi, es agrāk nemācēju to vispār nolasīt, arī koki man vairāk stāsta, man ir grūtāk kaut ko no viņa paņemt vai viņu pašu paņemt un aiznest kaut kur citur, jo es saprotu, kas tas ir par darbu. Un ja cilvēki vairāk to uzzinātu, viņi būtu saudzīgāki, viņi aizdomātos vairāk par to, ko es daru. Kā es pieskaros mežam. Nu, piemēram, šodienas pastaiga ir viens brīnišķīgs motivators, bet patiešām tās pastaigas man ir brīži, kad sanāk mazāk, kad sanāk vairāk, bet tieši tad, kad es eju kopā ar citiem cilvēkiem un varu katru reizi arī ieraudzīt ar viņu acīm to, ko es esmu izdarījusi, un arī ar savām acīm pastāstīt viņiem, kāds ir bijis šis process, un es redzu šīs pārmaiņas. Un, protams, viņas ir šobrīd pozitīvas, un tas man tikai mudina neapstāties un arī būt vērīgam, jo pārmaiņas mežā var notikt ļoti ātri. Ja tas ir negaiss vai ja tas ir kāds kukainis, kurš nav mums pozitīvi noskaņots, viņš var izdarīt savus darbus un ātri ieviest korekcijas. Tātad tas, vai es būšu pietiekoši vērīga, vai es būšu pietiekoši arī atvērta un uzmanīga tām iespējām, kuras arī mums piedāvā dažādi fondi un projekti, tas man ir tāds motivators, ko vēl, kā mēs vēl to varētu izdarīt foršāk. Līdzīgi kā jebkuram dārzniekam, arī neviens dārzs nekad nav pabeigts, neviena māja nekad nav līdz galam pilnībā pabeigta, jo mēs vienmēr kaut ko pievienojam klāt, un man gribas pievienot, lai ir forši. Meža nav mana pamat nodarbe, un vispār man ir divas izglītības. Pirmā ir sociālais psihologs, un otrā ir biznesa vadītājs, bet es tādā tīrā veidā neesmu nekad strādājusi nevienā no savām profesijām, bet, protams, pielietojuši šīs zināšanas ilgu laiku strādājot valsts pārvaldē, tagad arī vairāk maizes mājā nodarbojoties ar dažāda veida tādiem, es teikšu, izglītošanas projektiem, kas nav tādā formālā izglītībā, bet tieši iesaistošā, aktīvā, aizraujošā, jo ļaut piedzīvot cilvēkiem šo procesu, vai tas ir tiešām ar tradīcijām, vai ar kādu cepšanu, vai gatavošanu. Bet es arī esmu lektore, es strādāju ar komandām, ar cilvēkiem, ar viņu prasmēm, saskarsmei klātienē un saskarsmei virtuālajā vidē. Mums arī ar dzīvesbiedru ir tehnoloģiju uzņēmums. Tā kā, teiksim, tādas ļoti daudz, varbūt pat ļoti atšķirīgas jomas, bet es zinu, ka tas man der, ka man patīk būt dažādās jomās, un tad es arī darot kaut ko mežā, varu varbūt izdomāt lietas, kas man ir jādara kaut kur citur un otrādāk. Tad, kad es skatos uz klasi ar skolēniem, es līdzīgā veidā skatos uz savu eguļu audzi, jo katrs no viņiem ir citādāks, viens spuraināks, vienam varbūt jau rekur ātrāk stiepjas garumā, un tieši tas ir tas, kas, manuprāt, man der. Varbūt kādam citam tiešām ir citas iespējas un citas vēlmes, kā dzīvi salikt kādā kombinācijā. Es domāju, ka ļoti svarīgi, ka mēs saliekam to savu dzīvi tādā kombinācijā, kā man tas der šodien. Un man ļoti arī patīk Ārijas Elksnes dzeja. Viņai ir tāds brīnišķīgs dzejols, kurā viņa saka, ka viņa grib šodienas domu maizi no šodienas domu graudiem, un viņai nedara vairs tas, ar ko vakar baroja ļaudis. Un es tieši tam ļoti, ļoti piekrītu. Liekam šo dzīvi šodienai vajadzīgajā kombinācijā, un tad tam ir jēga, un tad tam arī ir piepildījums, un beigās arī prieks.